Vot kāds prīkals atbrauc uz Jaunmāru upu, ne? Ieeja klienta mājā, vienkārši, nu ne mājā, bet saitā paņēma vienkārši bumperi un brauc tālāk. Nu ko, lūk, bumpers klienta. M-bumpers, es tik nepaprasīju, vai tas ir oriģināls un nē, bet to apskatīsimies. Jo, ja tas nav oriģināls, viņam vajadzēja piemērīt uz mašīnas. Bet šitā grunts, tas varētu būt oriģināls, iespējams. Bet izskatās, ka nav jau godīgi. Vismaz es tā domāju, ka te noteikti vajadzēja būt tiešā BMW logo. Non-OE parts. Ko nozīmē non-OE parts? Non-OE part. Nav oriģinālā detaļa. Nu, katrā gadījumā arī jāpārbauda, vai šitā grunts nenāk nost ar attaukotāju. Ja viņi nāk nost ar attaukotāju, tad viņi visi ir vispirms jānomazgā nost. Un ko tie pat ir švīgs, ko nāks saslīpēt. Un būs jānogriež nost visi šitie sūdi, kas ir šitādās vietās un visās lējuma vietās. Kur visās ir stūri jāsaslīpē, jānogriež. Un tad tikai varēs matēt un tīrīt viņu.